Sākuma ir. Jā, to mēs jau noderēs. Es domāju, kad jūs nekomentēsiet tik daudz, jūs visi zināt. Ir mums ir varēs nebeidzams gads un dod Dievs katram mums tādu enerģiju un gan kā fotogrāfi. To instruktīvi pēc tam. Un tāds, ko piemīt. Tā kā viņš ir tiešām vērtīgs. Es domāju, visādā veidā viņš nemaz veiklā nenopīt. Nākošais ir Ludmilai. Pagājušais tad bija Mogras un tagad būs tāds. Gan jau noderēs, ja? Tā kā... Un tad šito pagājuši iedod Alisītei. Alisei Mediņai. Kur viņi ir? Viņa strādā, varbūt. Kur viņi strādā? Rezultāts jau beigās Eirovīzijā nedaudz cits, bet man likās, ka vislielākā murgona notika Pīstam. Pozitīvā nozīmē. Tā kā viņi ar vienu gadu pārtraukumu viņi piedījās, viņi bija arī aizpagājuši gadu katalogā, arī viņi bija laureāti. Un tā kā tiešām jauns talants un viņš būtība atspoguļojas viņam darbos un tiešām tik dzīvespriecīgi un tā. Tad ir tās vietas it kā ir tur tā kā ar drusciņu, tā kā 3. vieta un būtībā visiem ir vidēji kaut kāds 15 balsu starpība, es pareizi saprotu tikai. Ir pat 4 un 10 balvas. Bet no vietas ir sadalīts. 3. vieta ir Mārtiņš Krūmiņš. Nu, tev būs mācāk. Nu, pa Mārtiņu vispār ir interesanti. Mēs mācījāmies mākslas skolā, viņš bija vienu kursu augstāk metāliskos Liepājas mākslas skolā, un tad viņš ir izklaiņojis pa Rīgu, pa Lietuvu. Viss kaut kur, un es nekad nedomāju, ka viņš plesno, un tagad pagājuši gadu vai ko viņš saka, es tā kā gribētu. Un viņš tā kā atgriezās Liepājā diezgan bieži tagad, tā kā liepājnieks, jo viņš ir ļoti sens ar Liepāju saistīts viņu vecāki, un viņu vecāki ir aktieri, un man bija ļoti tā simpātiski, ka viņa darbs bija izstādīts rudenī. Nu jā, tad bija pianistu zvaigzņu festivāls Liepājas teātra Gaitenī, ja kāds gāja Liepājas teātra, tur bija pagājušā plenēja darba izstādīt, un arī bija Mārtiņš Krūmiņš, redz kā skaisti Mārtiņš atgādās, par viņu vecāku teātrī strādāja. Tātad, un 2. vieta ir, un arī kultūras pārvaldes. Tātad 3. vieta nosacīt ir tā kā arī tāda galerijas tāda atziņa, 2. vieta ir Liepājas kultūras pārvaldes atziņa pie viena, un arī tātad laureāts ir Ligita Kaune. Nu, tāds vairāk simbolisks, bet tāds iespa gabalā redzēt, plenērisks. Es tik varu pateikt, ka arī man bija ļoti arī tāds prieks, jo Ligita Cauna, kur Sēlīs novads, jā, viņi jau arī, man liekas, arī 10 un vairāk gadus rīko plenērus, un man tāds savu veidu tāds arī kod jautājums, kā tad tiks izvērtēts, un tā mēs tā kā savas profesionālās intereses. Interesants rezultāts. Jā, bomžiem veicas. Kā, jūs jau sapratat? Jā, sapratat. Izemnieks. Es par ko es varētu pateikt, tātad viņš saņem 3 rublis, 100 lats vērtībā, reāli. Es nezinu. Nē, paskaties, varbūt. Parādi. Nē, nu nerādi. Paskaties, ir. Tur ir daudzās, lai biezāk izstāst. Es tik varu apliecināt, kad Gunārs Ezernieks ir plenērists, viņš jau neteica, bet viņš nedrīkst.
kundze bomžojās, bet es nezinu, tur jau man tik 10 gadus jau. Jo es, kad ar tā kā 90. gados, kad vēl bija rubļi un tur nāca repčiki, bija plenērā Pāvilostā, un tad es sapazinos ar Gunāru, un tad ir, pēc tam man vienmēr ļoti interesanti ir kā noskatīties no tā visu. Jā, nu ko, nu tā gals pienāca nemanāmi. Ko es neesmu, vēl golos nav. Tātad, ja kādam ir interese, mums ir kataloģiņi no pienācies jā. Labiem mākslas Ko? mīļotājiem uzdāvāt tāpat, jo bērniņi nav Piedodas. atnākuši kādu atnākuši. Tu kaut kas redzējis, tur saskatīt no iepriekšējiem plenēriem kādu autoru, varat to viņu autogrāfu, tas jau ir uzreiz. Tā ir cita vērtība. Nu ko, nu jau var teikt tā kā katru gadu plenērs ir beidzies, lai dzīvo plenērs. Un Dievs mīl liepainieks, un mākslinieks, un tiešām man jau, nu jau var aplaudāt. Jā, gleznu pircēji jūs nofiksējāt to, nu, vārds uzvārds. Tā kā, jo laiks ir darbs, mēs novāksim precīzi 5. Vēl viskā, jo mēs to tagad nofotografējam.